Tā, esiet sveicināti Latvijas mediju nozares kompetenci centra raidierakstā, kur tad mēs arī runāsim, par mediju nozares attīstību, no dažādiem aspektiem. Un šoreiz palūkosimies no drošības aspekta, no kiberdrošības aspekta, jo nav jau noslēpums, ka dzīvojam diezgan nestabilos laikos, un nav jau arī noslēpums, ka kara gadījumā tas noteikti nenozīmē tikai militāras darbības, bet aptver dažādas dzīves sfēras, tā skaitā arī digitālo jomu. Un, lai tad parunātu par dažādiem digitālās jomas aspektiem, ar mani šodien ir divi brīnišķīgi eksperti. Kiberdrošības un digitālās politikas eksperte, Ukrainas digitālās transformācijas ministrijas padomniece Ieva Ilves. Sveika! Labdien! Un ar mazliet īsāku titulu TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrovskis. Sveiki! Bet noteikti arī mazāk nozīmīgs tituls. Sāksim ar pavisam vienkāršu un pavisam īsu jautājumu, kurš nemaz nav izplūdis. Katram savs. Kādi ir tie galvenie, kiberdrošības riski? Ievai lūkšu atbildēt par tādā individu un valsts līmenī, un to man savukārt individu un mediju līmenī, ar kuriem varbūt jau mēs esam saskāršies, un kas savukārt vēl nav, ar kuriem neesam saskāršies, bet pastāv potenciāls tam notikt. Jau varbūt sāksim ar tevi. Labi. Principā te varētu 20, 40 un 60 minūtes paņemt arī uz šo jautājumu, bet tā kā vaicāja par divām specifiskām grupām, un tagad individu un valsts, tad individiem es teiktu krāpniecība. Ļoti milzīgs apmērs uzbrukumu šobrīd tieši individiem tiek veltīts tam, lai izkrāptu naudu. Faktiski izkrāpt finanšu līdzekļus ļoti vienkārši. Ļoti interesanti paskatīties Finanšu asociācijas datus, plus mīnus viņi ik pa mēnesim apkopo. Un tas cipars plus mīnus ir apmēram ap 1 miljonu tiek nozagts. Latvijas iedzīvotāji, mēs runājam tikai par Latviju. Un ap 1 miljonu tiek arī aizturēts. Viņi spēja uzskaitīt arī tur, kur ir bijis mēģinājums, bet nav izdevies. Tas cipars ir tā, dažreiz ir vairāk aizturēts, dažreiz vairāk novērsts, bet plus mīnus tas ir ap 1 miljonu katru mēnesi. Tad cilvēkiem tieši krāpniecības nolūkos tiek veiktas šīs visas pikšķerēšanas un dažādas citas sociālo mēdīju un dažādu digitālo rīku kampaņas, lai izkrāptu naudu. Valsts mērogā, būsim realisti, mēs dzīvojam ģeopolitiskā situācijā tādā, kā mēs dzīvojam. Digitālā pasaulē, protams, ik viens ir ikvienam kaimiņš, nav svarīgi, vai tu robežojies, vai tu esi ļoti tālu. Bet, protams, ka mēs esam šajā politiskajā situācijā, kur mēs atbalstam Ukrainu, kur mūsu politiskā nostāja nesaskan ar Maskavas politisko nostāju un interesēm. Līdz ar ko, protams, ka Krievija izmanto jebkuru digitālu iespēju uzbrukt valsts resoram. Un tas jau ir daudz dziļāks, daudz sarežģītāks, bet tas ir neizgaistošs un milzīgs visu šo gadu garumā. Potenciāls, ko Krievija izmanto un kur notiek saplūde, ir, ka nav jau valsts abstrakts veidojums. Valsts sastāv no cilvēkiem. Valsts iestādes sastāv no cilvēkiem, uzņēmēji sastāv no cilvēkiem. Un šo pēdējo gadu tendence ir šajā valsts konfliktā, ja mēs varētu runāt valsts mēroga konfliktā, ir iekļūt šajās sistēmās, mazāk, lai nozagtu naudu, vairāk, lai būtu sistēmās un lai radītu krīzi vai ietekmētu valsts politiku caur šiem individiem. Un tur noder tā pati metodoloģija. Tātad atkal tas cilvēks ir faktiski tādā frontes līnijā digitāli. Caur viņu ierīci tiek mēģināts nokļūt valsts sistēmā. Ja? Tu kā lietotājs, tev iespējams ir viens dators, viens telefons. Un pat ja tev būtu divi dažādi, tas nemainīt daudz lietas būtību. Mēģina izmantot tavas piekļuves tev kā cilvēkam, tev kā taviem hobijiem, tev kā tavām interesēm, vājībām. Bet faktiski tas mērķis ir nokļūt valsts vai uzņēmēja struktūras iekšienē. Tas ir ļoti labs atgādinājums tiem, kuri parasti saka, ko tad man jau nav ko slēpt, ja man arī ielien manā datorā. Man jau nav ko baigi tur izokšķirēt. Tikai bankas dati. Nē, bet vēl sliktāk ir, un man, ja godīgi ir, diemžēl, arī tiešām, diemžēl, piemērs no man tuvāko cilvēku dzīves ir, kad nav pat tas teikums, ka man jau nav ko nozagt, atgriežamies pie finansiālā un krātniecības. Cilvēkam nozaga 10 000 no konta, kurā nav nekā. Un kā tas tika izdarīts, tika paņemts ātrais kredīts.
ar Smart ID uz tavu kontu, kurā nekā nav. Un tādējādi tiek nozagti 10 000. Un tā nav maza nauda cilvēkam, parastam cilvēkam ikdienas darbā, kas strādā, kuram nozog 10 000 no konta, kurā nav šādas naudas, kuras tagad viņam ir katru mēnesi jāveic bankas maksājums, lai atgrieztu. Tā kā tas ir ļoti, tas līmenis ir ļoti sāpīgi parastam individam, pat tam, kuram nekā nav un liekas, ka neko nevar nozagt. Bet arī jāpatur prātā, ka mēs visi esam, lielākā daļa sabiedrības, mēs esam arī darbinieki, mēs esam uzņēmēji, mēs strādājam valsts vai privātā sektorā. Paldies, mēs pie šī vēl mazliet atgriezīsimies. Tom? Man šķiet, ka vairumam cilvēku šķiet, ka digitālā drošība, jeb drošība digitālajā vidē tas ir paroles, antivīrus, un tas tieši tā arī ir, kā arī Ieva minēja. Bet no mediju viedokļa, mūsuprāt, tas, kā mēs redzam, digitālā drošība ir faktiski tāds reputācijas jautājums. Tas nozīmē, piemēram, tas sākās brīdī, kad cilvēks ienāk jebkur. Tas ir Tevnets, Delfi, LSMs, nav svarīgs adresāts, jeb vieta, kur tu atrodies. Un uzdod sev uzreiz jautājumu, vai šim medijam, vai šai ziņai es varu uzticēties. Te arī sākās faktiski tas ir tas brīdis, kas ir vislabākais tāds mērķētam uzbrukumam, jo vai cilvēks var uzticēties. Un tādā brīdī tad ir jautājums par reputāciju, par mediju reputāciju, par atsevišķu redaktora, žurnālista reputāciju. Un, protams, arī veselu čupu citu aspektu, tā skaitā arī ātrums, kā strādā mediji, piemēram, vai ātrums tiek pakārtots leģitimitātei, informācijas pārbaudei. Kā es parasti kolēģiem saku, ka jā, protams, mums jābūt visātrākajiem, bet ne ātrāk par patiesību. Un tas skan ļoti skaisti un cēli, bet reāli praksē tas ir ļoti sarežģīts, ļoti daudz dažādi rīcības, nevarētu teikt protokoli, bet veidi, kā informāciju pasniegt publiski, un tas ir ļoti būtiski. Un faktiski jau 21. gadsimtā nav informācijas trūkuma, ir informācijas pārbagātība vai pārsātinātība. Un vislabākais veids ir īpaši ar sociālo tīklu ienākšanu, jau spēcīgi 11 gadus atpakaļ, un pat tās nosacīti pirms 5 un mazāk gadiem arī ar mākslīgā intelekta servisiem un rīkiem, ir ne jau izplatīt kādu konkrētu melu vai tas arī, bet tas ir pārāk triviāli no mūsdienu jau viedokļa, no tāda informācijas tehnoloģiju, tādas dezinformācijas kampaņas, ir faktiski radīt sajūtu, ka visi melo. Tā skaitā mediji, jo medijas kā starposms starp cilvēku un notikumu vai cilvēku un citu personu, politiku un sabiedrību ir vislabākais veids, kura reputāciju diskreditēt vai apdraudēt. Tas veids savulaik. Tas bija cilvēks, un tas prasīja liels resursus, jebkāda veida dezinformācija. Tagad to var izdarīt arī ar mākslīgā intelekta rīkiem, automatizēti vai daļēji, un to var izdarīt ļoti ātri, lēti un masveidīgi. Tā ir tā milzīga atšķirība. TVNet izjūt arī tiešām kaut kādas mēģinājums uzlauzt TVNet. Pieņemsim, pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un Latvijas skaidrs nostājas, šie mēģinājumi ir pastiprinājušies vai paliek tajā pašā līmenī? Viņi ir pastiprinājušies, protams, jā, uzreiz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā aktivizēšanās bija ļoti izteikta. Tie bija gan iespējams arī kaut kādi mēģinājumi, varbūt ne gluži mērķtiecīgi procesi, tie ir DDoS, un tas ir parasti, kas attiecās uz medijiem, parasti ir DDoS, respektīvi, faktiski nozīmē apgrūtināt tehnisko darbību, lai faktiski mums būtu jāveic kaut kādas darbības, kas ierobežo savukārt lasītāju piekļuvi informācijai. Mums lielākais, laikam, uzbrukums, kas ir bijis, es neatceros, tas varētu būt 22., 3. Bija, man liekas, 17 vai 19 stundas no vietas ar DDoS veida uzbrukumu. Es nezinu, kā to pareizi latviskot, bet tā ir tā pārslogošana, principā. Faktiski, jā. Tas rada zināmus izaicinājumus, bet mums par laimi ir arī, mēs preventīvi par to domājām. Un ir iespēja dažādas risinājumus ieviest.
Jā, pēc dažiem mēnešiem tā aktivitāte kaut kā bišķi vairāk pieaug. Bet pēc tam atkal norim, jo mēs jau neesam pasaules naba. Teiksim, nedz TVNS, nedz Latvija. Labi, paldies. Man tad uzreiz domājot, pieņemsim, ja mums ir kaut kāda X stunda ārkārtas situācija, cik kopumā mediji ir gatavi Latvijā šādam notikumam? Un, vai ir kaut kādas jau izstrādāt, tas slavenais vārds algoritmi, ko visi tagad lieto. Otrs, protams, ir noturība, ko visi lieto. Bet cik noturīgi un algoritmiem bagāti ir mediji un cik Latvija kaut kādā kopumā, ja mēs lūkojamies, nedod Dievs, ja nāk kaut kas, lai nav tā, ka mēs esam gatavi, bet tikai vārdos, bet arī darbos. Vai mēs esam arī darbos gatavi? Tātad Toms teica, ka preventīvi jau pirms tam bija gatavi, bet droši vien tas apmērs varētu būt cits, ja būtu kaut kāda X stunda un arī citi izaicinājumi. Varbūt, ja domājot par tādu, skaidrs, ka nevar pateikt visi slikti, bet varbūt ir kaut kādas labās lietas un varbūt ir lietas, ko tu jau redzi, kas nav. Pieņemsim, šobrīd tas klasiskais piemērs ir ar 112 mājaslapu. Pie šūnapraides mums pēkšņi nokrās 112 mājaslapa. Varbūt ir vēl kaut kas. Ar to jau pietiek, principā, smagas krīzes situācija. Nē, nav skaidrs, ka nav viss slikti. Tāds varbūt pāris no manas pieredzes atziņas. Pirmkārt, mums ir ļoti labs certs. Tiešām kiberdrošībā, tur, kur tā ir sarežģīta, komplicēta, tur, kur ir jāstrādā ar kritisko infrastruktūru, ar ko tiek strādāts jau vairāk gadu desmitus, es gribētu teikt. Tur noteikti nav viss slikti. Vienkārši tehnoloģijās ir tā, ka tas visu laiku iet uz priekšu. Tev visu laiku ir jātur līdzi, un es ļoti ceru, ka aizsardzības ministrija, kuru formāli pārauga kiberdrošību Latvijas valstī, ne tikai militāro, bet civilo arī, ka tiešām tur ir nepieciešamais resurss, tiek likts klāt, jo ir jāiet līdzi mākslīgam intelektam, kvantiem, visam, kas nāk kopā ar tehnoloģiju attīstību. Tātad, man liekas, ka nav viss slikti. Mums, piemēram, kiberdrošībā tas centrālā struktūra, kas valstī ir par kiberdrošību atbildību, ir ļoti laba. Un es esmu arī kādreiz intervijās teikusi, esmu bijusi iepriekšējā kapacitātē, strādājot pie prezidenta Levita, viesojusies Amerikā, tikusies ar ekvivalentiem, gan Baltā nama, gan tehniskiem profesionāļiem. Viņi tiešām ir novērtējuši Latvijas kapacitātes kā viens no labākajām. Mūsu mērogam, protams, atbilstoši, tad tur strādā profesionāļi. Tas ir svarīgi, jo tad, kad būs ļoti sarežģīti uzbrukumi, ir svarīgi, ka mums mājās, tā teikt, angliski saka in-house, ka mums mājās ir šāds resurss. Es gribētu teikt, ka certa kapacitāte, man katrā ziņā tādā valsts mērogā, liek justies droši, par digitālo, par kritisko infrastruktūru. Par mēdījiem un par kopā, par sabiedrību. Man ir diezgan daudz nācies uzstāties arī citur Eiropā. Lai arī kā mēs sevi kritizējam, mēs patiesībā kā cilvēki, kā individi daudz vairāk saprotam risku nekā tad, kad mēs aizbraucam uz Parīzi, Berlīni, tā teikt, tālāk no Krievijas. Tur es negribu teikt, ka tā ir kaut kāda atpalikusi vai nav, teiksim, tur nav drošības problēmas, bet tur nav tās pieredzes, kas mums vēsturiski ir, un viņas tomēr jūt. Viņas jūt, ka cilvēki par to padomā. Un man gribētos teikt, ka tas mūsu kultūrā ir vai mūsu gēnos, kad pie kaut kādiem noteiktiem procesiem cilvēki padomā vairāk nekā to dara klasiski, teiksim, vecie rietumi vai rietumi, kas ir tālāk. Un tas ir par daudz ko. Tas ir par enerģiju, tas ir par tehnoloģijām, tas ir par daudzām tām vājām atkarības vietām un lietām. Par kiberdrošību un mēdījiem, man liekas, ir jāsaprot, ka katrs uzbrukums jau, kas ir tas sāpju slieksnis, kāpēc mēdījiem uzbrukt. Jums nav miljardi, jums nav arī varbūt mega daudz sensitīvu dati, varbūt jums ir klientu datu bāze, maksājuma datu bāze, bet nav viņa, nav nekas tik milzīgs. Ja? Tā kā Tom, jūs teicāt, reputācija. Lai kropļotu reputāciju, ja bija vien brīdi modē šis ielikt kaut ko muļķīgu, izsmiet, ja, paņemt mājaslapu, vai arī piekļūstamību, krīzes stundā X, pēkšņi nav informācijas avots. Un ja izdodās pietiekoši daudz informācijas avotus paralizēt, sākās apjukums, ja, pie tādas nopietnas krīzes vai kara, tas, protams, ir, tam ir ietekme. Un tāpēc
Tas, ko Ukraiņi šobrīd brīdina kiberdrošībā visvairāk un tādu ar savu sev raksturīgo humoru, kad kiberdrošība, kibertelpā klusums viņiem nepatīk. Tāpēc, ka principā viņi šobrīd klusumu vai kaut kādu aktivitātes samazināšanos, viņi vienmēr raksturo ar to, ka Krievija ļoti mērķtiecīgi cenšas iekļūt sistēmās un tur atrasties. Tātad tas augstākā pilotāža ir iekļūt komplicētās kritiskās sistēmās, tā, ka tevi nepamana. Jo tas arī ir, teiksim, pie tās pretējās aizsardzības specifisks kā certs un citi. Mēs jau profesionāli pamana izmaiņas. Pamaņa, ka tur ir kāds piekļuvis, pamana, tās pēdas. Un, tas uzdevums ir būt sistēmās nepamanītam, viņās dzīvot un viņas, graut tajā brīdī, kad viņām ir vislielākais efekts. Ja? Un tas, man liekas, ir jāpatur prātā. Un kas ir jāizdara, tas mājasdarbs, kas ir jāizdara, ko Ukraiņi arī šobrīd kiberdrošībā ļoti daudz saka, ka viņi strādā ar pieņēmumu, ka visu laiku sistēmas noies greizi. Respektīvi, ka es tikšu uzsekots, ka man sistēma būs pārtraukta darbība, ka man tiks nozagts, ka man tiks nokriptēts. Respektīvi, tev ir pēc iespējas vairāk jāmultiplicē šie backupi nosacīti, šīs iespējas pāriet uz citu. Un jāmultiplicē arī šie kanāli, kā pārslēgties tur, no mākoņa uz serveru, no viena servera uz citu serveru. Respektīvi, ka tev visu laiku ir jābūt gatavam, ka tev kāds no tiem izbrukumiem būs veiksmīgs, ka kāds tavā sistēmā ir un kad būs veiksmīgs uzmanības, un ka daudz svarīgāk ir nevis panākt to, ka tu esi nosargājis sevi pret kādu incidentu vai uzbrukumu, bet ka tu esi spējis nodrošināt to savu servisu, vai tas ir mēdījis, vai tā ir banka, vai tā ir elektrība. Nesot to, ka tev ir bijis tas, ko teikt, veiksmīgs uzbrukums, tu esi burtiski tiek mērīts, cik ilgā laikā tu spēj pārslēgties un nodrošināt to savu darbības turpināšanos. Skaidrs, ka es neko jaunu nepateikšu, bet efektīvāk ir apgrūtināt visu sistēmu, kas izmanto, mediji izmanto internetu, bankas arī izmanto internetu. Un, protams, ka vienkāršāk, vismaz manā galvā, šķiet apgrūtināt šīs sistēmas faktiski veiktspēju. Nevis atsevišķu mediju vai atsevišķu banku. Un tādā brīdī ir runa par to faktiski, par kritiskā infrastruktūru. Elektrība. TVNet nav domājis par tādu rezerves variantu, varbūt jāsāk izdot tomēr rakstisku. Nē, tāpēc, tur mazāk digitāli tomēr. Rezerves variants. Tas ir tā kā backups. Nē, es gribu šeit iesprausties. Man tā ir tēma, ko es šobrīd jau pēdējos 2 gadus ļoti daudz starptautiski runāju par pieredzi no Ukrainas. Zem kara ir viņas es negribētu teikt numur 1, bet top 10 prioritātēs ir palikt digitālai. Tāpēc to man nevajag pāriet uz papīru. To man vajag nopirkt ģeneratorus, ja nebūs elektrība. To man vajag alternatīvu internetu pieslēgumu, ja tas internetu piegādātājs, kas šobrīd tiek izmantots, tiek uzlausts. To man vajag mākoni vai citus tā, ka viņš var pāriet no viena uz otru. Respektīvi, viņam vajag tas Ukraiņu pieeja ir, ka mēs nevaram atļauties nebūt digitāli. Un tas nav par frontes līniju un inovāciju un droniem, kaut gan, protams, arī tur, bet tas ir par sabiedrības noturību. Sabiedrība, kura nezina, kas notiek. Sabiedrība, kura nezina, kur lido drons. Sabiedrība, kura nevar saņemt izskaidrojumu krīzes situācijā. Viņa nav spējīga mūsdienu jauniešu, kur nevar aiziet bez Google kartes nekur. Viņa nav noturīga. Mēs jau nervozējam, ja mēs neredzam boltu, cik tālu viņš ir. Tad krīzes situācijā mēs nevaram, kā valsts, mēs nedrīkstam domāt, ka mēs izdzīvosim tikai ar 72 stundu somu ar tām fiziskām lietām. Mums tai somā ir jābūt digitāli. Jā, faktiski ir tāda avotu un arī iespēja diversifikācija. Piemēram, saistībā ar tā saucamajiem šūnapraides, kāpēc tā saucamajiem? Šūnapraides ziņojumiem. Es tur citu ar savu dēlu diskutēju, no kurienes kas tā par šūnapraidi? Mēs taču nesaucam šūnu telefons. Vai ne? Tie latviskojumi tas vienmēr izraisa vai nu kādu iebildumu, vai kādu smaidu, bet arī ar šiem, piemēram, sākotnēji medijiem šī informācija bija jāiegūst publiski. Faktiski, ja tas aizēja uz Latvijas armijas kādu kontu sociālās tīklās, vai tas pats 112, kurš mēdz arī sarunu valodā runājot, noklāties,
Un tad vajadzēja vienu atsevišķu gadījumu, kur vajadzēja iniciēt arī ar kultūras ministriju un arī krīzes centru. Bija ļoti atsaucīgi, un tas viss tika izdarīts. Respektīvi, mediji, vismaz selektīvs loks mediju, kas ir kritiskā infrastruktūra, saņem šo informāciju neatkarīgi, vai tas ir lokalizēts kaut kur Latgalē vai kur zemē, nav svarīgi, vai pa visu Latviju. Un tās ir faktiski šī ir šķietami maza informācija, maza tādas kripsītas informācijas, kuras varbūt, es izlasu, jā, fakts, bet tas neatiec uz mani, jo tas attiec uz Lūdzu vai, piemēram. Vai tieši otrādi, lūdziniekiem tas attiec uz Rīgu, tas neatiec, un viņiem tas ir svarīgi, rīdziniekiem galīgi nav. Bet šī te mazais informācijas kripsītis ir ļoti būtisks, lai mēs to varam iedot laicīgi, kad mums ir leģitīma rakstura informācija, un nevis no sociāliem, lai arī Latvijas armijas, piemēram, kas ir leģitīms savots un konts, bet tāpat laikā mēs gribam saņemt to ātrāk nekā tas ir publiski, jo tad, kad tas jau ir aizgājis sociālos, tad cilvēki, ko viņi izlasa to, un viņi iet meklēt, kas tieši, jā, fakts ir, bet kas tieši notika. Tur ir iemesls bažīties, vai mēs vienkārši to pieņemam kā fona informāciju, kas mūsdienās arī ir gan plusi, gan mīnusi fona informācijai. Bet tas tika izdarīts. Tiesa pēc fakta, nevis pirms, bet tomēr tika izdarīts. Un tas ir baigi ļoti svarīgi, lai mediji šo informāciju var nodot ātrāk, nekā tas ir pieejams burtiski visiem. Nevis tādēļ, ka medijs ir redzis pirmais vai uztur to, sajūtu, ka... Latvijas radio vienmēr pirmais ir, bet tāds viņam sauklis vismaz bija. Jā, bet ir arī tāda lieta kā komercmedija. Sabiedriskais medijs ir, protams, ļoti būtisks un lieliski, ka tas mums ir. Viņam arī ir jābūt, un viņam ir jābūt arī neatkarīgam, nevis tikai formālam. Bet komercmedija bieži vien, īpaši, TVNets un Delfi, ir sasniedz lielāku auditoriju. Un ir ļoti būtiski, lai šie komercmediji, vismaz digitālajā vidē, viņiem tā informācija ir ātri, nevis vienlaicīgi ar publisko informāciju, kas nāk no valsts iestādēm vai valsts institūcijām vai Latvijas armijas. Un tam ir liela loma. Diemžēl tas bija pēc fakta, bet par laimi tas tika izdarīts lieliski ātri un forši. Bet, ļoti labi. Jūs kaut kā ļoti veiksmīgi manus visus jautājumus neutralizējat. Bet šis ir tāds ļoti labs piemērs manam tieši nākamajam jautājumam par to, varbūt ir vēl kaut kādas jomas, kur mediji var sadarboties ar valsts un pašvaldību šim gan krīzes stundām, gan arī tiešām jau šobrīd domājot. Jo šis tātad postfaktum, bet notika, un svarīgi atķeksēt, ka nevis tāpēc, lai komercmediju klikšķis dabūtu un naudu dabūtu, bet tieši tādēļ, lai cilvēki zinātu, kas notiek. Varbūt ir vēl kaut kādas jomas, kur varbūt šobrīd jau notiek sadarbība vai vajadzētu notikt sadarbībai. Komunikācijas kanāli starp medijiem, īpaši komercmedijiem. Un tad nav runa tikai par TVNet, ir runa par visiem komercmedijiem, arī citās, arī TV, un ne tikai digitālajā vidē. Komunikācijas starp atbildīgajām institūcijām, kas attiecās uz kritiskas informācijas nodošanu. Un komercmedijiem, tur pavisam noteikti ir daudz ko uzlabot. Jautājums ir, kad mēs to darīsim? Ir pagājuši pietiekoši 4+ gadi kopš Ukrainas kara, un faktiski mēs reāli sākam kaut ko darīt. Ko nozīmē kaut ko darīt? Nebūšu tik kategorisks, bet reāli mēs sākam domāt par komunikāciju starp valsts un komercmedijiem tad, kad ir faktiski pirmais drons ielidojis, vai šķiet, ka bija ielidojis. Un, protams, ka tas ir labāk nekā nekad. Nedomāju, tur vēl galīgi ar komunikāciju nebija. Tur pēc otrā, trešā sākuma domāt. Bet tās viss bija tādas teorētiskas un vajadzīgas lietas, kas tika iniciētas, bet faktiski praksē tas tiek darīts līdz ar pirmo incidentu. Kas ir ļoti labi. Es jau minēju, labāk tagad nekā nekad, respektīvi labāk vēlāk nekā nekad. Bet atsevišķi ar pašvaldībām es domāju, ka nē, jo informācijas, pārsātinātība no daudz un dažādiem avotiem nepalīdz, bet tieši informācijas, tāda,
kritiskās informācijas hierarhijas nodošana, piemēram, ja tā ir valsts institūcija, tad viņi ir atbildīgi par to un to. Ja ir kaut kāda cita veida apdraudējums, nav jau tikai kara apdraudējums, varbūt arī nopietna dabas katastrofa, piemēram, vai kaut kāds būtisks uzbrukums Ievas minētam elektrības infrastruktūrai, kas varbūt nav tiešs priekšnoteikums reālai kara darbībai, bet tas ir mēģis pārvaldīt mūsu noturību, kā tu minēji šo vārdu. Es teiktu, ka tā precīza hierarhija ir tas, kas ir nepieciešams, bet ne tikai uz papīra. Tā ir jāpārbauda praksē. Tā tad jāveic mācības, un tās ir jāveic, es teiktu, reizes gadā pavisam noteikti. Un šāda rakstura mācības komercmediji nevar inicijēt. Mēs varam prasīt, bet reāli tas ir jādara tomēr institūcijām, kuras pārzina savas procedūras. Dati liecina, ka uzticība medijiem mums krīt. Jā. Un tādā X stundā mums ir jāsasniedz visi, arī tie, kur neuzticas medijiem. Kas ir kaut kas, ko var darīt, lai šo uzticību atgrieztu medijiem, un mēs spētu sasniegt pēc iespējas lielāku Latvijas sabiedrību svarīgā brīdī? Ja man būtu atbilde, droši vien būtu aizgājusi un izdarījusi vai ieteikusi izdarīt. Bet, man liekas, Toms jau visu tā kā vajadzīgo uzskaitīja, bet man liekas, ka ir jāpatur prātā, kad skaidrs, ka, ja mēs runājam par krīzi, mēs runājam par karu. Ja mēs protams, mums ir arī plūdi, kas ir mūsu pārsteidz nesagatavots katru gadu un tāds dažādas cits. Atkal šūna praidi, uzreiz atkal tad ir šūna praidi. Bet, stiprs vējš, tur mums ar šūna praidi visādi iet, vai ir vai nav tas vējš tomēr stiprs. Bet protams, ka mēs droši vien diskutējam par to sliktāko scenāriju, ja Latvijai uzbruktu. Man liekas, pie tā scenārija ir jāpatur prātā, ka neviens karš neatkārto iepriekšējo karu. Ja? Un tāpēc tā kā pārāk aizrauties varbūt ar tādu copy-paste saucamo, ja? Kā viņi to darīja, kā mēs darīsim tāpat. Man liekas, ka tas unikālais, ko var paņemt no Ukraiņiem, un es, ja godīgi nešaubjos arī par Baltijas valstīm, ja tāda situācija būs, kad tā saliedētība jau atnāk ļoti ātri. Un tas, kas man liekas, ko faktiski šis karš briesmīgais Ukrainā mums ir devis laiku sagatavoties uz kaut ko, ja tomēr kaut kas slikts notiek. Ja faktiski Ukraiņi ir paņēmuši visu Krievijas uzsvaru uz sevis, mums jāprot šo laiku izmantot gan mācoties, gan saprotot, kas ir tas, ko paņemt. Un man liekas, ka tā uzticība, būvēt uzticību, mēdīju uzticību, vienalga, cik viņi procentos vien brīdi liekas maza vai liela, man liekas, tam ir jāspēj ticēt, ka tā spēja ir kritiski svarīga. Ka šodien varbūt, es tur palasīšu, ko Jānis domā Twitterī par to un ko vēl kāds domā citur, bet tajā brīdī, kad būs krīzes situācija, tā kā jūs teicāt, kad paskatās, ir tajā šūnā ziņa vai kaut kur vēl, un tad domā, kurai ir tie resursi, kur lai es tagad palasu, lai saprastu, kas tur patiesībā ir noticis. Un tad, protams, ka iet pa tiem klasiskajiem mēdījiem, vai tie ir valsts vai komerciāli, bet tie, kam ir šī uzticība, kaut kādā ziņā cauri gadiem veidota. Un man liekas, ka šobrīd ir ļoti svarīgi to uzticību veidot. Vai man ir tāda, ko var pateikt priekšā? Nē, bet ir vecas metodas, ja, kā, man liekas, fantastiski pie prezidents Freibergs bija tās brokastis kādreiz. Ja. Teiksim, ir dažādi cilvēciski formāti, jo tas, cik mēs esam digitalizēti, neatceļ to momentu, ka tā uzticība rodās starp cilvēkiem. Un mums ir tā burvība, ka mēs esam maza valsts, kas, protams, arī ir uz otru pusi neforši, bet ir burvība, ka mēs esam mazi, un ja mēs varam būvēt šo uzticību arī starp mēdījiem un starp komerciāliem un valsts, tad viņa man liekas, tajā X stundā, viņa atradīs to savu kreativitāti, kā to informāciju pasniegt. Ukraiņi ir ārprātīgi kreatīvi. Es tā kā klausos šo stāstu par to, kad valsts var pateikt, un tad paiet laiks, kamēr tas ir postfaktumā. Ukraiņi jau nav neko savādāk. Tāpēc pirms valsts kaut ko pasaka, viņai viss ir jāizpēt, jābūt drošai par katru vārdu, jāsaskaņo no lejas līdz augšai, ja tas viss prasa laiku. Un, piemēram, tai slavenie gaisa trauksmes, kas ir Ukrainā, viņiem ir tāds, es domāju, ka viņš nav vienīgais, bet viņš, man liekas, ir vispopulārākais Nikolajevski Vaņok saukta personāžs. Tas ir izdomāts personāžs. Varbūt arī dzīvi. Īsti es nezinu. Es viņu uztveru kā izdomātu personāžu. Man ir skaidrs, ka viņš sēž štābā. Man ir skaidrs, ka viņš zina precīzi tikpat daudz,
cik prezidents Zelenskis vai tā brīža militārais vadītājs tajā štābā. Ja? Bet viņš ir Nikolaevs Vaņok, un viņš tajā brīdī, kad aiziet gaisa trauksme, tur var pasīties 30 sekundžu līdz 40 tāds intervāls, ka tu vari aiziet viņa kanālā, un tu vari ļoti precīzi izlasīt. Kad izskatās, ka lidos 6 droni, 7 misēles no turienes viņiem 2 stundas, no šejienes 3 stundas, ja viņi tur novirzīsies, tad nebūs, ja? Tad, respektīvi, viņš iedod tāda līmeņa ar humoru, atkal vai ne Ukraiņu speciālais rokraksts, un tā ir kreativitāte. Tas ir vienkārši situācija, mēs saprotam, kāda ir problēma, mēs saprotam, ka valsts to nevar pateikt, mēs saprotam, kāpēc viņi to nevar pateikt, ja? Un mēs izdomājam, kā mēs šo problēmu varam apiet. Ja? Un faktiski priekš Ukraiņiem, man liekas, tas ir eksistenciāli, un tad, bet ar to jau stāsts nebeidzās, jo tā krīze jau nebeidzās vienā dienā, karš. Un tā kredibilitāte, kur tas cilvēks pēc tam aiziet, viņš aiziet uz mēdīju, lai līdz galam saprastu, kas tad tur notika, kāpēc tā ēkai trāpīja, kas nenostrādāja, ko man tagad būs darīt nākamreiz, ja būs līdzīga situācija. Varbūt, cilvēkam jau ir jādzīvo ar to krīzi, un man liekas, te ir tā uzticība, ir tas, man liekas, pats svarīgākais, kas ir vajadzīgs starp mēdījiem un valsti, bet nepazaudēt arī to veselīgo kritiku. Es esmu sēdējis ļoti daudzās sanāksmēs Ukrainā, kur ir ar mēdījiem diskusijas par to, kur beidzās brīvība, un sākās drošība, un skaidrs, ka viņiem ir arī atstrādāts iekšējās sistēmas, ja, ko dod, ko nedod presē. Un tā cīņa nekur nepazūd. Par to tiek diskutēts. Tas karš nav atcēlis šo jautājumu diskusiju. Bet tā uzticība, man liekas, ir svarīga. Un tas ir tas, ko man gribētos, lai šobrīd mēs nejūtot šo, varbūt eksistenciālisma draudu tādā mērogā, kā to jūt Ukrainā esot, ka mēs strādājam pie tās uzticības. Uzticība viennozīmīgi ir varētu pavisam noteikti teikt galvenais, ar ko faktiski operē mediji. To ļoti bieži arī var redzēt katrs pats medijs. Tanī brīdī, kad ir kaut kāda ļoti būtiska informācija, un es nedomāju valdības jaunas apspriešanas. Tā ir svarīga, bet tā nav ļoti būtiska informācija, kas tev jāzina tūlīt un tagad. Es domāju, tie paši Covid laiks, tas pats karš, ne tikai sākuma diena, bet arī viss, kas notiek pēc tam. Digitālajie mediji, tāpat kā televīzijas un radio, viņiem ir savas auditorijas mērīšanas sistēmas, vai vairāk vai mazāk publiskas. Digitālajiem ir tikai viena, tas ir K-News, kas ir redzams arī publiski visiem. Redz, kas notiek, ko dara cilvēki, tad, kad ir informācijas pieprasījums pēc kaut kā ļoti būtiski. Kur tu ej? Tu ej uz sociāliem tīkliem, vai tu zvani, mammai, tētim, bērniem, vai tu ej uz līdz tam brīdim uzticamu avotu, un tas parasti ir medijs. Un to ļoti labi redzēt. Mēs katru reizi redzam, kāds ir auditorijas milzīgais lēciens, tad, kad šāda informācija ir aktuāla. Tad, kad ir pieprasījums. Respektīvi, kopš iebrukuma dienas Ukrainā pirms 4+ gadiem, emocionālais sakāpinājums un gaidas, kad tomēr nebūs, bet varbūt būs, varbūt jā, nē. Jā, tas palielina informācijas tādu pieprasījumu no auditorijas, bet brīdī, kad šis fakts notiek agri no rīta, tas lēciens ir milzīgs. Un tas lēciens ir, reiz 2. Vai tuvu tam. Un tas ir nenormāli. Tas ir vairāk nekā visi internetu lietotāji Latvijā. Un tas jau nav tikai uz TVNet. Tas ir arī Delfiem, tas ir arī LSM. Un tas ir veids, kā tu vari faktiski, tāds reality checks pašiem medijiem, saprast, vai tevi vērtē vēl kā uzticamu, jo cilvēki nāk meklēt šo informāciju. Viņi neiet uz sociāliem tīkliem. Jā, protams, viņi pēc tam iet uz sociāliem tīkliem un arī dalās, un tas ir ļoti būtisks kanāls. Bet tas ir veids, kā tu vari ļoti viegli pārbaudīt realitātē, bez aptaujām un datiem. Principā, tā kopsavilkot, tad, kad ir švaki, tad uzticamie mēdīji ir pirmais, pie kā vēršas. Tad, kad ir pavisam švaki, tad jau parasti mēs cilvēki pie Dieva vēršamies. Bet laiks mums ir nepielūdzams. Vienkārši, lai ievirzītu man nākamo sarunu, kur man būs ar citiem sarunu biedriem, mākslīgais intelekts no drošības viedokļa, un te ir jāatbild ar 1 vai 2 vārdiem. No drošības viedokļa vairāk dos vai vairāk tomēr radīs riskus? Tas jautājums man ir. Abiem 2, bet jā. 2 vārdos. Jā, tad vienkārši vairāk dos vai vairāk riski?
Nevar tā atbildēt. Man jau zinu, ka nav maz laika. Es teikšu tā, ir... mākslīgais intelekts ir jāizmanto, jo bez mākslīgā intelekta būs viss vēl sliktāk. Tad mēs vienkārši būsim par teritoriju, kurā mākslīgais intelekts darīs to, ko viņš gribēs. Vienalga, komerciāli vai valsts nolūkos. Es domāju, ka tur tā sacīkst būs visu laiku, līdz ar ko viņš vienkārši ir jāizmanto, un viņš ir jāizmanto droši. Labi, Tom? Mākslīgais intelekts noteikti ir jāizmanto, mums ir jāadaptējas, un tas ir faktiski arī mūsu sugas galvenais tāds izdzīvošanas kritērijs – adaptēties. Un mākslīgais intelekts ir lielisks zinātnes atklājums, jeb faktiski ilgstošā procesā, bet problēma ir, kur ir baža attiecībā uz mākslīgo intelektu, ir komercializācija. Proti, ka kritērijs ir nevis informācijas iegūšanas ātrums, patiesums un kaut kādā ziņā arī informācijas taisnīgums ar domu, ka tas ir pieejams visiem, kuri vēlas, bet komercializācija tieši tāpat kā algoritmi un tāpat arī mākslīgā intelekta palīdzība, šie algoritmi nedod informāciju, kura ir patiesa, respektīvi nevienmēr. Un tā ir problēma, bet fakts par mākslīgo intelektu, kas īstenībā nav nekāds mākslīgais intelekts, marketinga nosaukums, bet par to, ka mums ir jāizmanto kaut vai rutīnas darba medijos atvieglošanai. Viennozīmīgi, tas ir jādara, tas ir jāizmanto, bet bez cilvēka iesaistes ne. Super, paldies. Tas man tieši ir tas, par ko mēs runāsim nākamajā reizē. Paldies jums par sarunu. Man liekas, bija ok. Bija ļoti. Paldies. Paldies. Paldies.